šeit ir arī Aleksandra Čaka mājas. Tās ir tepat un nekur nav pazudušas. Varbūt ēkas nedaudz ir mainījušās un apkārtējā daba, bet Rīga ir tā pati. Varbūt jums liekas savādāk, un jūs man nepiekrītat, jo Brīvības bulvāri vairs nebrauc ormaņi ar zirgiem, bet gan mikroautobusu uz voleriem. Tomēr tam nav nozīmes. Čaka mērķis bija parādīt nevis laiku, kurā viņš dzīvoja, bet gan pilsētu. Un te nu tā ir. Pilsēta ir kā dzīves organisms. Tā elpo ikdienu, dzird, jūt un runā. Un tā ir šī pilsētas dzīvība. Un dzīvība esam mēs paši, Rīgas iedzīvotāji. Čaks labi pazina Rīgu un nekautrējās rakstīt dzeju par ne tikai tās bagātajiem, bet arī nabadzīgajiem nostūriem. Čaks pamanīja arī mazās detaļas no visas kopuma. Viņš katrā cilvēkā saskatīja stāstu, kas veido Rīgu. Un tāda arī no Čaka laika līdz mūsdienām tā izskatās. Tā izskatās pati skaistākā pilsēta.